Sekojoši tu piebrauc, attaisi ar atslēgām benzīnu savu vāciņu, ienes atslēgas iekšā, nodod kasierim. Tikai tad viņš tev atļauj pildīt. Laikam daudzi bēg, jo šis ir pats galiņš Amerikai. Un tad jāpagriež šitais, lai viņš tā strādā. Iešu kaut ko vēl nopirkšu ūdeni. Jauks veikaliņš. Domāju, ka atkal nopirkšu kaut kādu krekliņu. Un šitie malači, viņa fiška, viņi nepārdod plasmasā. Saka, ūdeni nevarēja atrast, re, kur ir ūdens metālā. Bokillas Overlook. Kanjons. Upe. Šis jau ir next level atractions. Tā ir Meksika, un tie cilvēki dara nelegālas lietas. Arī. To tagad var redzēt. Otrā krastā sēž meksikāņu sīkie. Tāpēc jau arī stāvvietā uzreiz tās zīmes ir. Tāpēc stāvvietā ir zīmes, uzmanīgi. Šeit apzoga. Pirmoreiz kaut ko tādu redzu. Jo tuvāk Meksikai, jo mazāk pārsteigumu. Bet es tā tagad sapratu, šī krastā te ir kaudze ar tiem tingeļu-tangeļiem un neviena cilvēciņa, tikai krājkasīti. Un tas viss tā kā, meksikāņu. Skaidrs, ka ne amerikāņu nabaga bērni to taisa. Tad es domāju, ka kādā naksniņā šie peld pakaļ dienas guvumam. Un tā daudzas reizes, un katreiz ar vienu kg kokaīna, piemēram. Es tā optimists. Yeah. Are those the springs? It's kind of, I think it's, because of the rain, it's kind of overflowing. Yeah. Reti, kurš paskatās uz augšu. Re, kur ir tas lidojošais. Prāts. Nāga tikai. Jāatsagot visas šīs telpas garumā. Pilsētiņa saucas Maratona. Ievācos, aizbraucu paēst, 12 minūtes vairs ar kājām neeju, kā amerikānis. Atbraucu apakaļ, pienāca klāt Džeks, kurš te jau mēnesi sēž. Viņa hobijs ir skatīties zvaigznēs debesīs. Viņš dzīvo tur, aizgāja, viņiem tur izrādās uzaicinājusi pasākumu. Debesu vērotāji, kur viņi tur vācās kopā. Krēsli salikt, es pirmiņi ar pabrīnos, kas te pa krēsli. Tad višķi satumsīs. Iešas arī neko darīt, skatīties debesīs. Is that also something or is just... That's where visiting astrophotography put their equipment. But I've used the legacy sequencer, it's fine. And then down here, Yeah. these are private telescopes where people brought their scopes and it's automated, and then they simply They look just in from buy, over there. they sit somewhere, yeah? And Or stand. yeah, whatever. Sit, most Anywhere in the probably. world. Anywhere in the Yeah, world. cool. And then it opens and they just Yeah. shoot. Yeah. Izrādās privāts
zvaigžņu un saules fotografētāju klubiņš. Nu, klubiņš, tas Džeks menedžers, viņš uzrauga visu. Piemēram, šis ir saules teleskops Astro Heaven. Un tu vari sēdēt jebkur uz planētas un atvērt un skatīties uz kurien tu tur gribi skatīties, un tas Džeks uztur šito kārtībā. Šis ir privāta štellīte. Kāds ir izdomājis, ka viņš gribēs šādi atpūsties un tērēt savu naudu. Un tad šitais joks atverās un bildē sauli, un tu vari skatīties uz sauli no Ņujorkas vai no Ģikšiem, varbūt pat no Ciblas.